Esmu pilnīgi pārliecināta, ka svētki nekad nevar būt par daudz. Īpaši, ja dienas kļūst īsākas un augstākas. Lai ķirbis šodien atnes prieku un sauli. Kurš no mums būs pirmais, kas aizskries līdz tam žogam un pirmais pieskarsies tam kokam? Šajā kalnā un pirmais pacels rokas gaisā. Pirmais pacels rokas. Tieši oranžā krāsa veicinot cilvēkos labestību, mūžumu un labu garstāvokli. Tāpēc baudīsim visus ķirbi dotos labumus. Lai tie bērni riktīgi izdāzās, tikmēr no ķirbiem, ko veikli pagatavošu. Cik labi ir svaigā gaisā tā izskrieties. Tad pagatavot ko siltu, un tad arī apetīti ir daudz labāk. Apdedziniet uguns, 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 uguns. Nu tad šodien ķirbi. Gan dekoros, gan ēdienos. Gatavošu krāsnī ceptu ķirbi ar gaisa pildījumu, līdzīgi tā kā lazaņai. Un, lai bērni sasildītos, maigo ķirbju krēmzupu ar kūstošo sieru. Un būs arī kāds gardumiņš. Smilšu mīklas riekstiņi ar iebiezinātā piena pildījumu. Un es zinu, jums visiem tie ļoti garšo. Nu jā, un šodien es rotaļāšos ar pasaulē lielāko ogu. Un kas tā ir? Tas ir ķirbis. Un ķirbis Eiropā ir atceļojis no Amerikas, un tas tika dēvēts par indiāņu ābolu. Nu, kaut kas līdzīgs jau ābolam ir, tikai milzīgs. Nu, es nezinu, jūs varbūt pasaucat palīgā kāds vīriešu cilvēks. Tādu milzeni sagriezt ir diezgan sarežģīti, bet vērtīgs viņš ir ļoti. Vispār jau ķirbi pasaulē izmanto dažādos veidos. Gan kā traukus, piemēram, tējām. Tējas dzer arī no izgrabtiem ķirbīšiem. Gan arī ir pat dzirdēts, ka ķirbis ir bijis ratiem kā ritens, piemēram, tačkai. Spējiet iedomāties, ja jums būtu dārzā tačka un riteņa vietā ķirbis. Bet tur, protams, tam ķirbim ir jābūt tādam plakanam. Viņam mēdz būt visādi izmēru un visādi formu. Šis te man ir gadījies tāds apaļš, liels un dzeltens. Un tajā ir arī daudz karatīna, kas ir arī ļoti vērtīgi. Tajā ir arī pektīna vielas, kas palīdz kauliem. Ķirbi arī pēc savas struktūras ir ļoti dažādi. Šis te, ko es pašreiz te apstrādāju, tas ir vairāk domāts marinēšanai, zupām. Viņš ir sulīgs. Šīs sēklas noteikti nevajag mest ārā, viņas var izžāvēt. To var darīt laukos uz krāsniņas, vai arī var uz zemes temperatūras cepeškrāsnī. Bet, kad atceros savu bērnību, tad mana mamma vienmēr ķirbi sēkliņas žāvēja uz skapja. Un tad man tie ķirbi vienmēr ir traucējuši, jo man ļoti patika lēkāt pa skapiem. Mēs arī glabājām ķirbis uz skapja, vesels ķirbis. Tagad es to nedaru, jo es esmu sapratusi to, ka ķirbi vajag izmantot pēc iespējas ātrāk, spiežot to sulās, marinējot, gatavojot zupu un vienkārši cepot cepeškrāsnī. Ja jums ir brīvas vietas uz skapiem un netraucē, jūs varat ķirbi uzglabāt līdz pat nākamajai ražai. Tas ir līdz nākamam rudenim. Pats galvenais, lai tur būtu sausa vieta. Ja tam piekļūs mitrums, tad tas sāks pūt. Un tad var izrādīties ļoti nepatīkama smarža mājās. Nu jā, un atcerējos vēl tādu lietu, ka es domāju, ka ne jau man vienīgai, bet arī daudzām meitenēm mīļākā pasaka ir bijusi pelnrušķīte. Un, ja jūs atceraties, tad tur taču bija ķirbis kā kariete. Tas nozīmē, ka arī lielos ķirbis var izmantot kā karieti. Vispār pasaulē lielākais ķirbis ir ap 700 kg. Tas, ko man te puiši atveda no laukiem, tam bija aptuveni 70.
Un tā jau viņš izskatījās, ka viņi nevar pacelt. Kā jums vislabāk izvēlēties ķirbjus? Piemēram, šis ķirbis ir īsts cepšanas ķirbis. Šie te cietie ķirbīši, tie ir vairāk kā dekoratīvi, taču viducīts ir ļoti, ļoti vērtīgs, jo tajā ir visvairāk šīs želejošās vielas, kas ir tik ļoti nepieciešams kauliem, matiem, smadzenēm. Un īstenībā pat kādā stāstā es izlasīju, ka ķirbjus senie Peru daktarīši izmantoja slimniekiem, kuriem bija traumēti galvaskausi, to lāpīšanai. Jūs redzat, ka viņi ir ļoti, ļoti stingri, bet tos es nolikšu šodien malā, ja nu vienīgi vēlāk kādreiz sulai. Ķirbi esmu sagriezusi vienā bļodiņā zupai, otrā bļodā marinēšanai. Kad es grebu ķirbi, tad to mīkstumiņu, tur, kur viņš tāds šķiedraināks, to es izmantoju priekš zupiņas, un tas, kas ir stingrāks, tas ļoti labi der marinēšanai. Marinādei man vajadzēs 1 litru ūdens un 700 gramus cukuru. Es ūdeni ar cukuru jau lieku karsēt. Un tagad 700 gramu cukurs. Liek pagaidīt, kad cukurs sāk izkust, un tad pievienoju ķirbi sagriezto. Šie marinētie ķirbi ļoti garšo bērniem. Un tas jau tāpēc, ka tie ir saldi, un tas viņiem sanāk kā tāds kārums. Un ķirbi uz šo marinādes daudzumu es ņemu tik daudz, lai ūdens pārsaktu ķirbi. Manas mammas recepšu kladē ķirbi marinādi sastāv no cukura, ūdens, un tad vēl viņai ļoti patika pievienot cidonijas. Šodien man cidonijas nav, bet es pievienošu ingveru, jo man patīk tādas pikantākas lietas. Protams, arī būs kanēļa standziņas un krustnagliņas. Tagad marinādei liek klāt sagriezt ingveru. Ingveru noteikti vajag ņemt svaigu, jo tas tagad rudenī un ziemā ir ļoti labs ar to, ka tas ir sildošs. Ja ir saaugstēšanās, tad ingvers ļoti labi der. Tagad lieku ķirbi šajā marinādē. Un ķirbis, lai neizjuktu, ir jāvār ļoti maz. Kad sāk mest pirmos burbuļus, ir jāslēdz ārā. Tad, ja ķirbim pievieno cidoniju, tad tas garšo pēc ananāsa. Vēl arī ķirbi marinēšanas receptēs daudz izmanto etiķi, citronskābi. Pat cik šodien mums ir tādi bērnu ballīti, tad es etiķi un citronskābi nelieku klāt. Kaut kā neaprēķināju to katliņu. Drusku pa mazu paņēmās. Es pārliešu lielākā. Tam ķirbim tai šķidrumā jābūt tādam diezgan blīvi saliktam. Tas, kas paliek pāri, var izmantot zupai vai vienkārši apēst, jo viņš ir ļoti garšīgs un veselīgs. Tieši starp citu svaigā veidā, jo es savu zupu vārīšu, jūs redzēsiet, es viņu tikai nedaudz uzvārīšu, un viņu nevajag vārīt daudz, jo tad jau pazūd visi vitamīni. Un svaigu ķirbi vajag noteikti ēst bieži, un arī dzert svaigas ķirbju sulas. Un tagad tie ir uzvārījušies, viņi ir kļuvuši tādi nedaudz caurspīdīgi. Vēl ķirbīšiem piešaušu nedaudz citronu sulu, aptuveni uz šo daudzumu, no 2 citroniņiem izspiest. Un tad ir svarīgi tos uzreiz ieliet bļodā un neatstāt katlā, jo man tā reiz gadījās. Izslēdzu uguni un aizgāju, un ķirbis pēc tam katlā bija nevis gabaliņos, bet putriņā. Nu, redzat, tas ir tik ātri un vienkārši. Marinētie ķirbīši ļoti labi sadara ar gaļas ēdieniem, salātos, kā arī vienkārši kā deserts, kopā ar kādu garšīgu biespienu krēmu, varbūt arī pankūkām, bet man pašai vislabāk garšo viņi vieni paši.